visi 7 sēdes dalībnieki ir reģistrējušies, līdz ar to varam sākt sēdi. Šī ir darba kārtība. Jautājumu izskatīšanā mums ir 3. Pirmais darba kārtības jautājums jau tika izskatīts tātad Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā. Tad, tā kā arī visi klātesošie bija dzirdējuši šo ziņojumu, tad aicināšu tikai balsot un balsosim tātad par Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 18. decembra saistošo noteikumu numur 75 grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2025. gada 13. janvāra saistošo noteikumu numur 5 par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam izdošanā. Kā jau minēju, jautājums jau ir izskatīts iepriekšējā sēdē un līdz ar to tehniskā pauzīte, kā mēs zinām, dažkārt gadās. Un uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Un ar 7 balsīm par lēmums pieņemts. Turpinam ar otro darba kārtības jautājumu. Un ir par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu apvienības pārvalžu nolikumos. Ziņoja Iveta Vardāna. Labdien! Es par grozījumiem stāstīšu visos 5 apvienības pārvalžu nolikumos. Tātad pirmais ir grozījumi saistīti ar iepriekš jau Mežatuča stāstīto situāciju, ka no 2026. gada 1. janvāra jaunatnes lietu speciālisti pāries uz centrālās pārvaldes, kā darbinieki būs. Tātad svītrot būs no apvienības pārvalžu nolikumiem struktūru vienību jaunatnes lietu nodaļa. Tad arī tīri redakcionāli aizstāt vārdus centrālā pārvaldes būvvalde ar vārdiem domes noteiktā institūcija. Un visi nolikumā grozījumi stājas spēkā 2025. gada 18. decembri, bet attiecībā uz tieši jaunatnes lietu speciālistiem šie grozījumi spēkā stāsies ar 2026. gada 1. janvāri. Un noteikti, ka struktūra vienība jaunatnes lietu nodaļa ar 2026. gada 1. janvāri nodrošina centrālās pārvaldes struktūra vienība izglītības un sporta pārvalde. Un kā arī uzdot juridiskai un lietvedības nodaļai nodrošināta apvienības pārvalžu nolikumu konsolidēšanu un attīstības plānošanas nodaļai publicēt nolikumus mājaslapā. Tātad tīri vairāk saistīti ar jaunatnes lietu speciālistiem un arī ar redakcionāliem precizējumiem. Jā, labi, paldies. Vai kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, kolēģi, aicinām balsot. Slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmums pieņemts. Un turpinām ar 3. un šīs dienas pēdējo darba kārtības jautājumu par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2025. gada 20. marta noteikumos numur 37 par iekšējo trauksmes celšanu sistēmu Rēzeknes novada pašvaldībā. Kā ziņo Oskars Vasiljevs, lūdzu. Jā, labdien! Ir izstrādāti grozījumi pašvaldības trauksmes celšanas sistēmas noteikumos, kas paredz noteikt, ka ziņojumu var nodot arī pašvaldības institūcijai atbilstoši kompetencei un attiecīgi izdarīt grozījumus arī 12.1 un 14.1 punktā un noteikt, ka ja
darba grupas izveide vai nodošana pašvaldības institūcijai nav iespējama, tad ziņojumu izskata atbildīgās personas un ja izskatot trauksmes cēlēju ziņojumu tiek secināts, ka tas nav darba grupas pašvaldības institūcijas vai atbildīgo personu kompetencē, tad ziņojumu pārsūta izskatīšanai pēc piekritības, un tas ir domāts ārpus pašvaldības. Jā, tas būtu viss, jā. Kolēģi, vai ir papildus jautājumi, komentāri? Man jautājums, sakiet, lūdzu, iepriekšējā versija bija labota 5. jūnijā 25. gadā. Ar ko ir saistīta šī jaunā versija? Šāda iespēja nebija paredzēta. Vispār nebija paredzēta. Bija kaut kādi norādījumi par to, ka ir jāprecizē nolikums vai kas bija par iemeslu, kad jūs sapratāt, ka tāda opcija netika piemērota? Bija konstatēts, jā, ka nav, ka ziņojumu nevar izskatīt darba grupa. Attiecīgi toreiz bija paredzēts, ka tad šādā gadījumā to izskata atbildīgās personas, kas ir noteiktas pašvaldībā, bet nebija padomāts par to, ka to var nodot arī citai pašvaldības institūcijai, kuras kompetencē varētu būt šī ziņojuma izskatīšana. Šī būtu vēl viena iespēja, kā to varētu izskatīt pašvaldības ietvaros. Ja tas nav pašvaldības kompetencē, tad tālāk tas tiek pārsūtīts citai institūcijai jau ārpus pašvaldības. Jo man cik zināms, ja iestādes saņem jebkāda veida informācija un tā informācija neatbilst viņas kompetencei, tad arī pēc citiem likumiem un likumdošanas ir jānodot vai jāpārsūta institūcijai ziņot par to dokumenta iniciātoru. Man vienkārši gribējās saprast, kas bija par iemeslu šādām izmaiņām, jo iepriekšējās izmaiņas šogad bija netik sen. Tad bija kaut kāda līdzīga situācija vai kā? Tā arī neatbildējāt uz manu jautājumu. Toreiz tas jau arī bija izskanējis vienā no domas sēdēm, bija viens gadījums. Tad mēs jau labojam savas kļūdas. Tas bija saistīts ar konkrētu situāciju. Skaidrs, paldies, man jautājumu nebūs. Jā, paldies. Ja papildus jautājumu komentāru nav, aicināšu kolēģis nobalsot par grozījumiem. Slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par, lēmums pieņemts. Ar to brīdi jautājumu izskatīti. Paldies kolēģiem ziņotājiem.